nemainīgā klasiskā tendence ik sezona ir klasiskā sievišķība un sportiskais komforts, kas ir ikdienas ritmām neatņemama sastāvdaļa. Šajā sezonā, protams, ļoti aktuāli ir pasteļtoņi, kas saglabā savas pozīcijas arī šajā sezonā, protams, spilgtās krāsu gammas, kas piestāv pavasarim un vasarai, no koši dzelteniem toņiem, kas šajā sezonā ļoti izteikti līdz pat melnbaltajam. Tā ir klasiskā tendence, kas saglabājas katru pavasari, protams, debes zilie toņi. Ļoti aktuāls šai sezonā ir bikšu kostīms un bikšu garums līdz virspotītēm. Ja? Kā arī, protams, brīvi krītošas kleitas, gaisīgi audumi. Meiteņu izvēle mani patīkami pārsteidza, jo viņas ir izvēlējušās ļoti šai sezonai pavasarim atbilstošas tērpus. Ilze, par cik mums ir ļoti tāda gara meitene, ļoti sportiska un, protams, viņas darba ikdienā atbilstošs arī ir šis ofisa variants, kur viņa ir izvēlējusies tiešām ļoti tādas spilgtas pavasarīgas toņus, un viņai šī krāsu gamma ir ļoti piestāv. Šī meitene var atļauties eksperimentēt ar spilgtām krāsām, ar spilgtiem toņiem. Karīna mums ir visjaunākā meitene, līdz ar to viņas izvēlē dominē šis trauslais meitenīgums un tieksmē būt sievišķīgākai, tieksmē būt nopietnākai. Viņai arī piestāv šie augstie toņi, kas ir šādām meitenēm tumšmatēm ar izteikti zilām acīm, ļoti akcentējot viņas sejas un acu krāsu. Viņa ir atļāvusies eksperimentēt ļoti drosmīgi gan ar auduma faktūrām, gan ar kontrastiem, gan ar printiem, gan ar krāsu atšķirīgiem salikumiem. Jā. Neskatoties uz to, kādas dominē tendences gadu, jā, tad svarīgākais ir individualitāte un tas, kas es pat esmu un ko es varu atļauties. Kopumā meitenes ir veiksmīgi izvēlējušās sev ļoti efektīvus tērpus, saglabājot vienu kopīgi raksturīgu šā pavasara iezīmi, klasisko sievišķību, izmantojot un spēlējoties ar aksesuāriem, ievērot krāsu tendences, audumu faktūrās dominējošās printus, jā, un es domāju, ka tas ir tāds ļoti spilgts piemērs tam, cik vienkārši un efektīvi var izskatīties, uzdrīkstoties būt oriģinālām, individuālām, lai kādas būtu tendences katrā sezonā, bet izmantojot aksesuārus, izvēloties apavus, jā, var panākt maksimālu efektu un būt unikālām un stilīgām.